Dāvids Vīksni, kuru nepiespēle tikko tika pārtverta. Numurs 11 veterāns Ārtūrs Strēlnieks un 20. Tad Rīgas Zeļa augšgalā, otrajā Latvijas basketbola līgas posmā, jeb Nacionālajā līgā. Ir tātad Daugavas Sportnam turības komanda, bet saglabā to. Bet sezona ir gara un galu galā šie metienu procenti izlīdzinās. Ir brīži, kad varbūt kāds pāris spēles negrib bumbu krist grozā, un tad kādā brīdī varbūt cīnīties par uzvaru. Krīt Skuja, cerams, ka nesasitās viss kārtībā. Toms Skuja ceļas kājās, un jau Butīriņš pretējā virzienā. Tik līdz šī te RSU jaunā zāle būs. Komandas rindās izcīnīs jau 14 atlākušās bumbas. Varbūt no šīm te 7 uzbrukuma bumbām, ko viņš ir izcīnījis, nav nākuši tik daudz punktu, kā varētu gribēt. Pausmē varbūt ne tik daudz ģērbtuves, tāds pieticīgs, tāds nedaudz kautrīgs zēns no Siguldas. Ar numuru 0 uz krēklu nāk laukumā Artūrs Vuciņš. Spēlētājs, kurš iepriekš pārstāvējis Liepājas basketbolu, tagad RSU. Piedalījās no acīm redzot šodien kāds veselības problēmas kādēļ. Berkolts nav ierindā, noteikti varētu palīdzēt Rīgas Zeļiem. Brukuma karuseļus Rīgas Zeļis, Kujā, pamaina puses, izspēlē ārā Pinetam. Tad ļoti vienkārši sadarbība. Pinet komandas spēlētāji liela daļa vilka tātad cēsu, BK cēsu kreklus. Tā kā tāda spēle aizvien lielāku lomu saņem Rīgas Zeļu sastāvā. Protams, jāņem vērā arī tomēr Zigmāra Raimo trauma. Arī zināmā mērā piespiedu kārtā Gugam ir jāspēlē vairāk nekā